Čau, šeit Rašats par visu zināmo. Daļa no jums jau zina, ka esmu auss kakla ārsts, rezidents un pašlaik strādāju Skotijā. Un Covid pandēmijas laikā mums ir izdalīti šādi komplekti slimnīcās tiem ārstiem un mediķiem, māsām, kas ikdienā sastopās un ārstē pacientus atspetāci. Un tā vēlme ir agrīni noķert Covid saslimšanu mums pašiem, jo daļa cilvēkam ir Covid, nav nekādi simptomi, jeb ir asimptomātiski. Tad es gribēju parādīt ar šo video, kā mēs šos testus veicam mājās. Un atgādināšu, ka šis ir cita veida tests. Šis nav tas tests, ko veic Covid vai slimnīcās un Covid laboratorijās. Tas ir nedaudz citādāks tests. Jo redz, šajā komplektā iekšā ir tāds sastāvdaļas. Tad šī ir tāpat tā uztriepas kociņš, un šī testa laikā tas ir jāņem no deguna priekšējās daļas, nevis no aizdegunes. Tad šeit ir tāds kārtričs, kas nāk tādā iepakojumā, ko es atvērs. Tad šeit var redzēt, šeit būs jāpilina pilieni, un šeit būs arī testa rezultāti pēc 30 minūtēm. Tad šos pilienus iegūsim attiecīgi tādā piltuvīte, kur būs jāiemērcē testa uztriepa. Un šis ir tas šķidrums, kas ir jāiepilina šeit sākumā, kur to uztriepīti arī liksim. Un tad aiziet parādīšu tagad. Man te ir arī špikerīts, kā veikt attiecīgos soļus. Un testa rezultāti man ir jāievada internetu mājaslapā, kas tā kā pārskata tos rezultātus, cik daudz ir pozitīvu, cik ir negatīvu. Un tad aiziet. Pirmām kārtām man ir izšņauts jau deguns un rokas ir dezinficēts. Tad es atveru to uztriepīt, gandrīz ir vaļā jau, tad es iepilnāšu šos pilienus attiecīgi, 6 pilieni. Parādīšu, noņem, un tad pilināšu tagad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tālāk. Tad ņemšu degunu uztriepi, un tad aptuveni jāieliek, tas te gabaliņš iekšā degunā, aptuveni 1,5 centimetru. Tad ieliek. Tad tādā pašā veidā arī otrā nāsī. Un kas attiecīgi tagad jādara ir jāliek šajā piltuvītē. Tagad, kad es ņemu ārā, tad es tā kā nospiežu šo te, tad velkšu ārā. Un tad es aizveru šo piltuvīti ciet. Tagad, kā jau minēju, un šajā kārtiņā, tur ir burtiņš, specimeņa paraugs, tur man jāpilina 2 pilieni. 1, 2. Un tagad gaidīšu. Ir pagājušas 30 minūtes, tā kā šeit tā arī ir aprakstīts, ka jāpagaida 30 minūtes pēc uzpilnātiem 2 pilieniem šajā kārtiņā. Tad šādi rezultāti, ja ir 2 līnijas, tas ir pozitīvs, ja ir 1 uz C, tad ir negatīvs tests, ja ir 1 līnija uz T, tad tests nav derīgs, ir jāatkārto. Tātad rezultāts man vajadzēt, ka ir šis te C, tad negatīvs tests, pašlaik man Covida nav. No šo video vēlējos parādīt to, ka pastāv šādi komplekti, dažās valstīs šie tiks izmantot, dažās nebūs, dažās iestādēs būs, dažās nebūs, bet ar šo mums ir izdalīti Skotijā, un ar šo mēs arī turpmākās 12 nedēļas sevi testēsim. Ja man šajā gadījumā būtu pozitīvs tests ar 2 svīteņām, kā šeit minēts, tad man būtu jāziņo saviem darbdevējiem, slimnīcai, savai nodaļai, lai man tuvākā laikā, tuvākās dienās veiktu Covid testu, ko veic no aizdegunas
jo tas ir jutīgāks un precīzāks tests. Un tad tiekamies nākamajā video. Ceru, ka noderēja.